Ārsta profesija nekur nepazudīs, tāpēc, ka, lai gan mēs sakam, ka roboti ļoti daudz ko dara, viņi nespēja veikt to, ko veic cilvēks. Un, ja, piemēram, mēs runājam par operācijām, tad šobrīd, neatkarīgi no tā, ka šis robots tīri mehāniski veic kaut kādu funkciju operācijas precizitātei, tik un tā viņu vada visu laiku cilvēki. Tur ir aiz viņa stāv ķirurgs, kurš reāli vada šo Da Vinci mašīnu vai šo robotu, un pie paša pacienta arī stāv vēl viens cilvēks, kas būtībā ir ārsts, kā ķirurgs, kurš gadījumā, ja kaut kas noiet greizi, uzreiz var reaģēt. Ienāk arī medicīnas izglītībā būs pakāpeniski jāmācās vairāk arī informācija tehnoloģija jomas dažādi aspekti. Bet nebūs jāmācās varbūt tik ļoti, kā viņus programmēt, bet drīzāk kā viņus interpretēt un kā ar viņiem strādāt. Tas ir viens. Otrs, būs jāmācās arvien vairāk ne tikai iemācīties kādus konkrētus datus, kādus konkrētus slimības simptomus, bet arī kā interpretēt. To jau mēs ļoti daudz arī mācamies, bet būs arvien plašāk jāmācās tas, kā šo datu kopumu mēs saliekam kopā, kuru mēs līdz galam vēl neizprotam varbūt, bet kur mēs varam atrast to īsto tādu rādītāju, kurš mums pēc tam iedos, kas tad tur īsti ir no tiem mūsu datiem, kāda tad tā slimība tam pacientam ir vai kāda ārstēšana viņam būtu nepieciešama. Ķīmijas tehnologu profesija noteikti kļūst modernāka, jo to pieprasa modernās tehnoloģijas, kas tagad mums ir pieejams visapkārt. Nākotnes ķīmijas tehnologs, tas ir tāds universāls kareivis, kuram ir jāpārzina gan humanitārās zināšanas, gan arī tās eksaktās zināšanas. Un to humanitāro zināšanu pārzināšana viņam dos ļoti daudz bonus, ka viņš būs komunikabls, aktīvs, ka viņš varēs orientēsies un efektīvi izmantos jaunās pieejamās tehnoloģijas, ka viņš varēs sadarboties, strādāt komandā, ja, kas ir ļoti būtiski, jo viens pats, kā mēs zinām, nekad nav cīnītājs. Ļoti svarīgi ir strādāt komandā un saprast šo komandas un grupas darbu, bet tai pašā laikā, protams, būt kā personībai, ja, kas orientēts uz pašizaugsmi un nepārtraukta vēlme mācīties. Nākotnē viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas mums būs jāuzdod, ar ko mēs, cilvēki, atšķiramies no datoriem, ar visām prasmēm, ko nevaram iegūt no tehnikas. Padomā, kas tev ir tāds, ko tu vari dot un ko es nevaru iegūt Google vai internetā? Tās ir ļoti cilvēciskas īpašības kā drosme, radošums, empātija, un tās visas mums vajadzētu attīstīt. Mums ir jābūt arī atvērtiem. Ja domā, ka vēlies kļūt par ārstu, policistu vai skolotāju, es ieteiktu nekoncentrēties tikai uz vienu sapni, jo pasaule mums apkārt mainās un mums ir jābūt spējīgiem pielāgoties.